Šogad inflācija būs daudz zemāka, saka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. 2012. gada beigās tā varētu būt nedaudz zem 2%, salīdzinot ar 4% pagājušā gada decembrī. Iespējams prognozēt arī gada vidējās inflācijas samazināšanos līdz 2,4%, kas svarīgi Māstrihtas jeb eiro ieviešanas kritēriju kontekstā. Inflācijas procesa attīstība šogad būs vienlīdz atkarīga no ārējiem faktoriem, proti pasaules naftas un pārtikas cenām, un arī Latvijas ekonomiskās politikas lēmumiem. Rimšēvičs atgādina, ka inflācijas kritērijs eiro ieviešanai ir kustīgs mērķis, tāpēc labi, ka saulaicīgi tapis valdības pretinflācijas plāns ņemot vērā trekno gadu mācības, proti nepieļaut tādu algu celšanu, kas apsteidz darba ražīgumu kāpumu. Tikpat būtiski ir arī sekmēt konkurenci vietējā tirgū, kā arī veicināt bezdarba mazināšanos. Kopš pērnā rudens, kad tapa 2012. gada valsts budžets, sagaidot 2,5% koprodukta pieaugumu, apstākļi ārpasaulē būtiski pasliktinājušies. Latvijas Banka izaugsmes prognozes šim gadam samazinājusi līdz 1,3%. Kā saka Rimšēvičs, jau rudenī līdzīgi rīkojušies arī Latvijas lielākie eksporta partneri Igaunija un Lietuva. Prognozes samazinājums lielā mērā skaidrojams ar mazāku ārējo pieprasījumu, līdz ar to arī gausāku eksporta izaugsmi, kas atspoguļosies arī vājākā mājsaimniecība, proti iedzīvotāju patēriņā, jo tās vairāk līdzekļus novirzīs uzkrājumiem. Finanšu tirgu uzticība Latvijai pilnībā nav atgūta, tāpēc jāvirzās uz sabalansētu budžetu un jāsamazina atkarība no finanšu tirgiem. Runājot par 2012. gada budžetu, Rimšēvičs norāda, ka jau šogad jāparedz pasākumi papildus budžeta konsolidācijai, ņemot vērā situācijas attīstību Eirozonā. Papildus konsolidēto summu budžets ienākumos atkal atgūtu, jo zemākas būtu procentu likmes, mazāki parāda procentu maksājumu no budžeta un lielākas ekonomiskās aktivitātes dēļ budžetā palielinātos ienākumu. Tā kā inflācija jau kritusies un šogad turpinās samazināties, Latvijas Bankas padome lēmusi samazināt banku rezervju normu, radot labvēlīgākus apstākļus tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamo kreditēšanas resursu pieejamībai. Pārējās Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes pagaidām netiek mainītas.